Iedomājies, ka tu esi runas treneris, un tev ir uzdevums šo cilvēku uztrenēt pārunām, uzstāšanai, preses priekšā vai intervijai, un iedodot šos konkrētos jautājumus vai konkrēto nolūku, un pasaka, izmanto to zināšanu bāzi, ko es tev esmu iedevis, viņš spēs to cilvēku apmācīt. Tas vispār ir vienkārši. Grūtākais, droši vien, tas, ko nedara Tilde, pat arī ir uztaisīt to avatāru, kas reāli kustinās muti un darīs. Mums ir statiskais, viņš vienkārši tur ir kā cilvēks. Viņam varbūt arī jūtas, ja kāds uz viņu sāk lamāties, viņš var pagriezt muguras, bet viņš nebūs tāds, kas kustinās muti. To vajag tad atsevišķi piesaistīt kaut kādus izstrādātājus, un tas varētu būt droši vien tas dārgākais posms tajā visā. Jo daudz tās aplikācijas ir, kur tieši tās, es iemācu savu seju, savas kustības, man liekas, tas tieši baigi vienkārši. Iespējams, es neesmu pētījis, iespējams arī tā arī var. Ja kādreiz atceros, kad es sāku strādāt Tildi, lai uzsintezētu balsi, vajadzēja ļoti daudz stundas studijā, tas maksā ļoti dārgi. Lai tavu unikālo vai tavu viesturu mēkšanu balsu uzsintezētu, tad tas maksāja tur ap 70-80 tūkstoši mēram.